Ja mums ir adekvāts kalpošanas laiks, tad rēķinam nolietojumu pakāpeniski visā kalpošanas laikā, neraugoties uz to, ka pamatlīdzeklis tiešām tiek izmantots gada laikā tikai epizodiski, jo vienkārši tā ir konkrētās nozares specifika. Pašiem mums ir jāizdomā, kā mēs nosakam šos daudzumus, jo ne visas lietas mēs varēsim pārsvērt, tad tie ir graudi krājumā, dārzeņi krājumā. Mēs nevaram visu to nekādā veidā fiziski pārsvērt un pārcelāt un pārbērt no viena stūra uz otru, bet noteikti zinām, cik daudz kādā konkrētā glabātuvē mēs varam pēc svara šīs konkrēto produkciju ievietot, un arī šādi veikt ar aprēķinus par pamatu izmantojumu, tāpat arī lobarībai visam pārējiem. Tāpat daudzās lietās arī dzīvnieku novērtējumā mums ļoti bieži daudz lietas balstās tieši uz pieņēmumiem. Ja nostads daļēji, tad atkal mēs izmantosim tālāk parādīšu aprēķinu. Es arī pielikusi semināru materiāliem vienu Excel failiņu, ko es parasti arī izmantoju, kur var sarakstīt katrā projektā iegādātos pamatlīdzekļus un attiecīgi aprēķināt nolietojumu un pareizā apmērā iekļaut arī pārskata gada ieņēmumos nākamo periodu ieņēmumu daļu. Jo ir jāatcerās, ka faktiski kamēr pamatlīdzeklis mums uzņēmumā ir, kamēr viņam ir vērtība, kamēr viņam tiek rēķināts nolietojums, tikmēr mēs pakāpeniski uz ieņēmumiem liekam arī šo nākamo periodu ieņēmumu daļu. Ar šī gada 1. jūliju uz vienu kalendāro gadu, tātad līdz 27. gada 30. jūnijam, 12% likme būs maizē, pienam, olām un putnu gaļai. Un likumā ir otrais pielikums, kur ir precīzi uzskaitīts tieši uz kādiem produkcijas veidiem attieksies šī 12% likme. Tad ir preču kodi un ir detalizēts uzskaitījums. Tieši kādai gaļai, tieši kādai maizei, cik tur varbūt kādas sēklas klāt un tam līdzīgi, un tieši kādam pienam un kādiem produktiem. Kā minēju, mums ir D3 pielikums, tā kā viņi ļoti reti izmanto. Tad pavisam īsi. Tad pirms mēs aizpildam D3 pielikumu, tiek sagatavots finanšu pārskats, kas sastāv no bilances un ieņēmumu izdevumu pārskata. Postaņi ir diezgan līdzīgi kā gada pārskatā, bet ir bišķi mazāk darba, lai visu šo sagatavotu.